Man pašam personīgi, ja, tā bija nejaušība. Vienkārši es biju tādā praksē pie 60. gados pie kalējiem, un tā es arī tur paliku. Ja, man iepatikās tas amats, un tā es tur arī paliku tur strādāt. Ja, man bija tādi interesanti ļoti meistari, pirmās Latvijas laika meistari, kas bija no tiem laikiem, un tāpēc es arī tur iemācījos to amatu un strādāju tagad ilgus gadus pa Kalēju. Katrā ziņā tie meistari, tie ir tādas leģendāras personības, ja, pa daudziem amatiem, ko es varētu pastāstīt, ja, bet mans meistars bija no Latgales, tāds Aleksandrs, man liekas, ja es nekļūdos, no Ludas apriņķi, ja, un viņš arī savā laikā mācījās laukos pie Kalēja. Tur tā apmācība bija tā, kad vienkārši vecāki aizveda to savu dēlu uz smēdi, uz 3 gadiem pie Kalēja, un tā viņš tur arī strādāja un mācījās amatu. Tanīs senos laikos 1. gadu viņu vispār nelaida smēdē iekšā, viņam vajadzēja ganīt govis un lopus un kopt saimniecību. 2. gadu viņš varēja palīdzēt Kalējam strādāt, un 3. gadu bija, kad viņš jau patstāvīgi jau strādāja pa Kalēju. Tad, kad tanīs laikos, kad jaunais cilvēks apgūtu to amatu, tad viņš iekārtoja pats savu smēdi un savā pagastā tā viņš strādāja pa Kalēju. Lūk, un tam man vienkārši laimējās tanīs gados, tā kā viņi vēl bija visi dzīvi un strādāja aktīvu darbu, arī pie viņiem mācīties. Protams, tas jau ir ļoti sens laiks pagājis. Man vienkārši tā laime ir tas, ka praktiski es smēdē ienāca vairāk kā 50 gadu atpakaļ, jā, pirmo reizi. Jā. Kalēji maz drusciņi māņticīgi, jā, viņi ievēro tādas lietas, kas nāk no paudzēm uz paudzi, kad, ko nedrīkst darīt, ko drīkst darīt, jā, tā. Katrā ziņā Kalējs ir noteikti, manā uztverē viņš ir ļoti labsirdīgs cilvēks, jā. Jā, es neesmu sastaps nevienu Kalēju tādu, kas būtu tāds, kā teikt, īgnas vai ļauns vai dusmīgs vai kā. Man liekas, ir tā, ja tu vēlies strādāt savā profesijā, tev vienkārši ir ar visu savu būtību jāizraujās. Kalēja laime, tas ir tas dzīvesveids. Kalējs jau būtībā nav ne tik daudz kā amats, kā dzīvesveids. Tev jādod ir praktiski gandrīz viss, ja tu gribētu. Ja. Man pieredze rāda to, ka vienalga, cik tu pieredzējis, cik tev varētu būt tas liels darba gadi tavi, ja, bet ieejot jebkurā darbnicā, ieejot pie jebkura meistara, ja, tu vienmēr vari atklāt kaut kādas jaunas darba paņēmienas, tādas, ko tu nezini, ja, kas tev ir jauns un tā. Tā kā ņemot vērā man ievērojamā manu vecumu pēc gadiem, ja, bet man pašam arī noteikti ir, kur mācīties diezgan daudz. Ja. Es pazīstu vairākas tādas ievērojams, kapitalistisks Kalēju uzņēmums šeit pat Latvijā, kur viņi īpašnieki tikai tam veltīja laiku, ja, un ļoti nodrošināti ir. Ir viena amatniecības vidusskola, kur māca Kalējs, un arī tā mācās arī pie individuāliem meistariem. Bet tas vairāk ir tāds ekonomikas jautājums, jo cik viņi pieprasīti konkrētā vidē. Protams, ka tautsaimniecībā, tīri ražošanā vai dažādās ekonomikas nozarēs jau šis amats vairs nav tā pieprasīts. Ja. Šeit jau pa Kalēju laimi, ja mēs runājam,
tad jau gandrīz tā man tāds tradicionāla frāze ir, kad ir, laime arī šeit strādāt šī vidē, šī muzejā, pie šī senā smēdē, ja, viņi jau dod tādu mieru, ja, tādu gandarījumu šī zaļajā vidē, ja, tādā klusumā, mierā, tādā latviska vide ir, ja, tas, protams, arī es nevarētu iedomāties, ka man vajadzētu darboties kaut kādā tādā lielā darbnīcā vai kaut kur tā. Tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka šeit iespēja šeit strādāt un darboties. Jā.